Šodienas video atkāpsimies no ierastā temata, no Android auto CarPlayiem, no kodēšanām, no adaptācijām. Tad šoreiz uztaisīsim kādu foršu feature uz B8 universāļu. Tas ir šīs te kravas sliedes. Uzstādīsim, lai var izmantot šādu te teleskopisko fiksatoru vai arī šo te lentu. Ar vienu roku grūti parādīt, bet jūs jau sapratam, izlakamā lenta. Tad kas mums ir vajadzīgs? Loģiski, pašas sliedes mums ir vajadzīgas. Un esmu sarūpējis oriģinālos Audi kronšteinus. Tad šie mums iet priekšpusē, 2 gabali. Un šie te mums iet aizmugurē, abi 2. Tāda vēl mums ir čupiņa ar oriģinālajām skrūvītēm. Tad turpināsim tālāk ar bagāžnieku grīdas demontāžu un skatīsimies, kā mums tālāk ies ar sliedi. Tad bagāžnieka grīda mums ir nodemontēta nost. Reizes jau arī nodemontējām oriģinālos aizmugurējos stiprinājumus. Tad turpināsim ar jauno kronšteinu montāžu un liksim jau sliedes iekšā. Pie reizes šī laba iespēja, lai notīrītu kultūras slāni, kas šeit ir sakrājies. Tā, neliels update. Kā izrādās, aizmugurē mums ir vēl viena lieka detaļa, kuri ir jānoņem. Tā, mēģināšu parādīt. Bišķi maisās. Tas ir šīs kronšteins, kur vien nenoņemam. Tādu mēs nevaram vietā uzlikt jauno kronšteinu. Tad šāds mums ir gala rezultāts. Sliedes ir vietā, fiksatori arī jau ievērti ir. Kas attiecās par pašu grīdu, tā nav jāmaina. Grīdas daļas der arī no versijas, kur mums nav šīs te kravas sliedes iekšā. Kas attiecās ar skrūvēm, tad daļu no skrūvēm varam izmantot atkārtoti, kaut kas ir jāpiepērk. Droši vien aprakstā pieliks klāt detaļas, kuras ir izmantotas kopā ar kodiem. Laikam parādīt šeit būs grūti. Ar vienu roku, diemžēl, tas viss ir jādara. Tad, šis mums ir parastais striķīts, ar kuru mēs varam pievilkt kravu. Nospiežot podziņu, mums viņu pievilksies. Mēģināsim parādīt. Redz, kur šādi mums izskatās, ka ir. Trose mums ir nepievilktā stāvoklī, tad nospiežam šeit podziņu. Un, šeit pat cik mums nestāv taisni pretī, tad krāva mums arī pievelkās taisni. Kas attiecās uz teleskopisko, tas mums vienkārši slīd. Teleskopiskais viņš ir tāpēc, ka viņš der dažādu platumu sliedēm. Der viņš uz Q5. Manuprāt, zinu, ka tiešām der uz C6, C7 un uz pirmās paudzes Q7. Tad, tāds mums šodien video.